Nākamais jautājums patiesībā gribu uzdot Kristīnai. Man liekas, tu mums tagad esi viena no jaunākām ar jauno rangu, vai ne? Kas saprata, jā. Un tev es gribu pajautāt, kā tev sanāk apvienot visu, kas notiek doTERRA biznesā ar tavu ģimeni, ar visu pārējo, kas tur notiek dzīvē. Jā, tas īstenībā ir tieši tas, kas mani doTERRA notur, es teikšu, izaicina, jo es pirms tam strādāju algotu darbu, un es nekad no 9 līdz 5 darba dienās, un es nekad negribētu tādā ritmā atgriezties, jo mana ģimene ir tikai ieguvēja, ka es varu darboties sev vērtā laikā, tempā, un būt ar viņiem tajos brīžos, kad tas ir svarīgi, un darīt savu biznesu visā pārējā laikā. Tā kā tas ir pats pateicīgākais bizness, lai būtu kopā gan ar ģimeni, gan ar draugiem, gan ar radiniekiem, gan arī sasniegt superīgus rangus. Jā, paldies, Kristīna. Ko par to tad saka ne? Kādu ne? Jā, var arī padalīties. Protams, ka jebkurā dzīves situācijā, jebkurā dzīves sfērā, esot arī ģimenes dzīvē, mums nepatīk, mums saka nē. Mums bērni saka nē, es neēdīšu brokastis vai es negribu pildīt mājas darbus. Ir pilnīgi normāli, ka mums no tā rodās kaut kāda pretreakcija, un viņi visticamāk parasti ir, tā kā pretreakcija. Līdz ar to mēs patiesībā pie tiem nē savā dzīvē esam diezgan pieraduši. Bet manā profesionālajā darbā arī ir bijuši diezgan daudz nē, vēl pirms es kļuvu par doTERRA vēstnesi, bet attiecīgi doTERRA es pirmo reizi paskatījos uz to, kā patiesībā uz lielu izaugsmes ceļu, jo katrs šis te nē, kuru mēs krājam, viņš mūs aizvedīs pēc tam pie tiem vairākiem jā, un pat ja tas ir 100. nē, 101. būs jā. Tāpēc tā visa ir tāda liela pieredze, kurai mēs ejam cauri, kura mūs novadīs pie vēlamā rezultāta šā vai tā. Es piekrītu Melānijai, arī tās ir manas domas, bet tas, ko vēl es gribēju piebilst, kad saņemot šos te nē, manī nostrādā tāds mehānisms, kad es paanalizēju sevi, kā es darītu citā reizē ar tieši šo pašu personību, tādā situācijā, un domāju variantus. Un tad šī situācijas analīze man palīdz arī nākamajās reizēs. Tā ir tāda pašizaugsme, kura notiek ar mums katru reizi, tā kā paldies katram nē, jo tas noveda pie jā. Jā, paldies. Vēl interesants jautājums Melānijai tev, varbūt par komandu. Kas tev ir galvenais strādājot ar komandu? Ko tieši tu redz strādājot ar komandu? Ko tu dari un kas tev ir tur galvenais? Jā, tad, kad mums, es, protams, arī sāku salīdzinoši tā kā no nulles, jā, kad mums komanda aug no 1 cilvēka, no 2, no 3, no 5, un jo vairāk pievienojas gan partneri, gan klienti, gan attiecīgi arī šēreri, kā mēs viņus saucam, jā, tie ir cilvēki, kas dalās ar produkciju, kļūst arvien grūtāk, teiksim tā, katram veltīt šo te nedalītu uzmanību. Līdz ar to tāpēc ir ļoti svarīga struktūra, kā mēs strukturējam savu darbu ar saviem klientiem, partneriem, šēreriem, ar katru būs atsevišķa pieeja, ņemot vērā, ka viņam ir atšķirīgs mērķis, kāpēc viņš atrodas šeit doTERRA. Un es strādāju pēc tāda principa, ka es sazinos ar saviem partneriem, klientiem nevis pēc viņu pieprasījuma, bet attiecīgi pēc grafika. Mani partneri zina to, ka reizi nedēļā, pieņemsim, otrdienās 6 mums ir sazvanis, vai reizi nedēļā, pirmdienās es pasaku tā, lūdzu, kur ir brīvie lodziņi, rakstamies iekšā un sazinamies un taisam updateus katru nedēļu, maksimums katru otro nedēļu, lai mums ir skaidrs, uz kuriem mēs ejam un lai mūsu mērķi un mūsu plāni iet roku rokā, jo mēs visi esam vienots mehānisms, jo īpaši ar mūsu partneriem. Jā, es klausījos kolēģi atbildes, un es neatkārtošu to pašu par regulāriem zvaniem un ko, jo es mazliet padalīšos ar tādu personīgu lietu. Man kopš pagājušā gada oktobra bija diezgan emocionāli grūts un smags periods, patiesībā līdz pat, es teiktu, dažas nedēļas atpakaļ. Un tas, kas ir pats būtiskākais komandā strādājot, ir ieraudzīt katra cilvēka, katra līdera stipros punktus un vājos punktus un atdot arī kaut kādu atbildību viņu rokās. Un es gribu arī pateikt milzīgi paldies visām savām komandas meitenēm,
kuras iet un dara arī tad, kad es neesmu bijusi klātesoša vai kāda no meitenēm nav klātesoša, tad mēs arī ejam un velkam visu to mehānismu kopā. Un tas arī ir tā kā papildus atbildi tam manam pirmajam jautājumam, kāpēc man patīk doTERRA, tāpēc, ka šeit nav visu laiku jābūt uz strīpas, mēs drīkstam būt arī kaut kad mazliet atgājuši nost, aizbraukt atvaļinājumā, sēdēt, nezinu, jebkurā pasaules vietā, strādāt vai nestrādāt. Var notikt kaut kas dzīvē, kad mēs nevaram pieslēgties un būt klātesoši, bet patiesībā komanda strādā, jo mums ir tā apmācību sistēma, kura ir vienkārši superīga. Viņi vienkārši ir jānodod tālāk un jāuzticas cilvēkiem, jāuzticas savai komandai. Varbūt jautājumu sāksim arī latviski par mītiem par šo biznesu. Jo mēs visi zinām, ka šis ir mums tīklu mārketings. Un dažiem, kad tu pasaki tīklu mārketings, tur uzreiz cilvēkiem kaut kāds iedegas acis. Kas, jūsuprāt, ir lielākie mīti un kāda veida jūs ar tiem strādājat, ja cilvēkam tas ir? Ko jūs domājat pirms pievienoties doTERRе un ko jūs думаете tagad? А потом мы про мифы тоже спрашивают у вас. Потому что, мне кажется, очень больная тема. Интересно. Jā, paldies. Jautājums tiešām ir ļoti būtisks, un es domāju, ka viņš ir ienācis galvā katram no mums, arī man, pievienojoties kā partnerim, sākumā kā klientam. Es parunāšu par vienu no viņiem, tāpēc, ka viņu ir daudz, un ar katru, teiksim tā, mēs tādu iebildumu vai mītu apstrādājam atšķirīgi mazliet. Es teiktu, ka pirmais, kas man nāk prātā, ir tas, ka es jau neesmu pārdevējs. Tie cilvēki, kuri domā, tagad sēž, jā, kur forši tās meitenes te sēž, runā jau diezgan daudz sasniegušas, bet, viņas droši vien māk pārdot, es jau nemāku pārdot, jā. Tas ir tas moments, par ko es patiesībā arī kaut kādā brīdī domāju, bet šeit es gribu noteikti atsaukties jau uz to, ko mums prezentēja Inga, un noteikti piekrist viņai par to, ka, ja tu patiešām iemīli produktu, saproti, kā viņš ir nepieciešams, kā tu viņu var izmantot, un esi izmantojis uz sevi, un tev ir šie te keisi, kā mēs viņus saucam, jeb situācijas, kurās doTERRas produkti ir palīdzējuši, tā pārdošana notiek pati par sevi. Un patiesībā jau, ja mēs tā dziļāk uz to visu tēmu skatāmies, pārdodam mēs sevi visu laiku un ļoti daudziem cilvēkiem. Tikpat labi mēs pārdodam sevi lineārajā darbā priekšniekam, mēs pārdodam sevi mājās, iespējams, bērnam vai vīram, kad mēs kaut ko gribam panākt. Jā, tā kā tā pārdošana īstenībā mūsu dzīvē ir visu laiku, tikai jautājums, kā mēs viņu uztveram. Tāpēc šī te pašprezentācija un savas pieredzes vēstīšana ir noteikti efektīvākais veids, kā vispār aiznest šo te vērtību par mūsu produktiem cilvēkiem. Es atkal mazliet no citas puses. Es esmu tas topošais klients daudzus gadus atpakaļ, kuram vispār tīkla mārketings, tā kā, runā ar manu roku, jā. Nebūs, man neinteresē, bet man bija emocionāla vajadzība dzīvē pēc ētriskajām mēļām, izmeklēju visu internetu un pat meklēju cilvēku, pie kuras Latvijā varētu iegādāties doTERRas produkciju. Un pēc tam, sākot lietot produktus, meklēju materiālus, grāmatus, online kursus, visu, ko daudzus gadus lietoju par biznesu, nezināju vispār neko. Un tikai tik, cik es padalījos ar draudzenēm, ar ģimeni. Un tad vienā dienā ir tas klikšķis, kad jāiet atpakaļ pēc dekrēta atvaļinājuma uz darbu, bet negribas strādāt. Ko lai dara? Kas tas varētu būt? Un katru rītu tīru zobus ar Ongārdu zobu pastu, mazgājos, viss ir no doTERRas. Kas tas varētu būt? Kas, ko lai dara? Un tad jā, Instagramā pamanu, kad mana paziņa ir iegājusi doTERRas biznesā, reku daudz foršu informāciju par lietām, kuras man interesē. Uzrakstīšu viņai. Un tad tā pēkšņi vienkārši, ka vienā brīdī es uzzināju par biznesu, man likās ārprāts. Kāpēc es to nedarīju visus šos gadus? Un pilnībā nav nekādu aizspriedumu, jo es zinu, ka produkti ir superīgi.
iepazīstoties ar kompensācijas plānu, ar visiem pieejamiem materiāliem, apmācību sistēmu, ar visiem projektiem, ar ko doTERRA nodarbojas, vienkārši ir neiespējami nebūt un negribēt būt šajā visā. Tā kā es cilvēkiem, ar kuriem es runāju, kas nezina neko, es viņiem sākumā stāstu par savu skeptisko attieksmi, un tad pēc tam izstāstu, kā es netīšām kļuvu šeit par vienu no līderiem, un mēs jebkurš to varam. Tā kā, jā, skepse jāliek malā. Tas, ko es pajautātu cilvēkam, kurš grib salīdzināt eļļu cenas, es pajautātu, vai to eļļu, kuru tu tagad man liec priekšā pret doTERRAS eļļu, vai tu viņu dotu savam bērnam? Vai tu viņu piepilinātu pie ūdens, vai lietot iekšķīgi un neaiziet uz aptieku nopirkt kādus dārgus medikamentus, kas izraisa vēl pie tam blaknes un dažādas citas reakcijas. Šādi te jautājumi man šeit ļoti ātri liekam cilvēkam saprast, ka ir pat mazliet bailīgi kaut kādu nezināmas izcelsmes eļļus mērēt uz ādas. Jo ir ļoti daudz tiešām gadījumi, kas, mēs zinām, liecina paši par sevi. Tā kā es iesaku tikai to, par ko es esmu pārliecināta, un mūsu CPTG certifikācija un visi kvalitātes standarti ir vienkārši neapgāžami. Savukārt, paņemot jebkuru citu eļļu pudelīti vai produktu, bieži vien vispār pat nav atrodama valsts. Vienkārši kaut kas ir iepildīts, uzlīmēts smuku uzlīmīte, un tas ir arī viss. Protams, mēs par to varam samaksāt 7 eiro. Un tad domāt, ko darīt ar sakām. Eiro mums Vēl viena gribēs vai? Jā, labi, būs labi. We have to finish, jā. Tad paldies. Es domāju, ka šie jautājumi tiešām ir daudz, un mēs varam turpināt ļoti ilgi. Paldies mūsu līderiem, mūsu Latvijas līderiem tieši par šo sarunu, jo jūs redzat, ka mums ir jau ļoti labi rangi Latvijā, un jau Latvija ir maz valsts, ka visi sāk jāti maz cilvēku, bet vēl visiem eļas nav, bet par doTERRU visi nezin, kā mēs dzirdējam, un noteikti šeit var atrast sev draugus un attīstīt savu dzīvi tā, kā jūs to vēlaties.